Dievs, kas mīli mani, iemāci man iemīlēt sevi. Sniedz zināšanas un izpratni, kas atbrīvo no ciešanām. Dāvā lūdzu viedumu, ka īstenā beznosacījuma mīlestība nav tikai māka pieņemt ar visiem ragiem un nagiem, bet gan prasme to altruistiski pēc tam arī atlaist. Jo neizbēgamā nāve, ja pāriešana citā enerģijas formā, citā eksistences veidā, piemēram, no metāla var izgatavot ķiveri ūdens slīdēja skafandram. Var arī izkalt neaizvietojamu darbarīku amatniekam vai marodierim, bet tikpat labi to var pārkausēt un izliet no tā suvenīru, kas priecētu acis un krātu putekļus. Lai vai kādu pielietojumu piemeklētu šim materiālam, tā pamatbūtība vienmēr paliks dzelžaini nemainīga. Kāds ir raksturīgāko iezīmju kopums? Kur ir dievišķais pirmsākums? Kas ir visas patības pirmavots? Tā ir bezgalīgā apziņa, kas vienlaikus izpaužas gan kā režisors, gan kā lomas atveidotājs, gan kā pats skatītājs. Izcils analogs, manuprāt, ir tēlu atspoguļojums miegā. Zemapziņa tad bez mana ego klātbūtnes pati sevī savā nodabā spēja radīt priekšstatu, kuram es noticu un dzīvoju līdzi. Nevar pat lāgā var sašķirt patiesumu no fantāzijas, jo sapnī viss šķiet tik reāls līdz tam brīdim, kad pamosties.